Nu vai tu redzi, Dieviņ, kā sanāca? Es ierados pasaulē savādāks un jūtos viens, lieks un pazaudēts. Neviens jau nezina, kas es tāds, kāpēc un kādēļ es tāds savādāks. Dieviņ, vai dzirdi, es gribu būt mīlēts un aprūpēts. Vai tas prasīts par daudz, tik maz laika man būt te ļauts. Tad man nācies sev pārmesties, esmu palaidusi garām iespēju darīt ko labu, bet uzreiz tas laikam cilvēciski sev mīrina ar domu, gan jau citreiz es norēģēšu ātrāk, uzreiz sapratīšu, kas jādara un nevilcināšos, to izdarīšu. Bet šī akcija pavisam konkrēti iet uz noslēgumu, un es tāpēc, mīļie televīzijas skatītāji, gribētu jums vaicāt, vai jūs esat stāvējuši Rimī vai Superneto rindā pie kases un esat domājuši ielikt tajā caurspīdīgajā ziedojuma kastītē, bet varbūt neesat tajā reizē to izdarījuši, vai aizgājuši uz banku, vai apmeklējuši Ziedot LV mājaslapu. Nu, šis ir tas brīdis, ka jūs varat vērst to ieceru par īstenību. Es jūs no sirds aicinu, tiešām aicinu to lapu noziedot, jo mēs esam ļoti tuvu tam mērķim, lielajam mērķim, piezvanot 900, un kāda bija pēdējā? 6383. aizlūgums, kad ar kokiem kopā putni lūdz par mums. Nāc, kaut vai neaicināts, bija par kūku sirdīm savu pieliec klāt. Pāri laukiem, lejām liedagiem, putnu elpas mūsu lūgsnās aiznesīs. Pāri
mūsu lūgsnās aizdesīs. Pāri laukiem, lejām liedagiem, lūgsnām sasildīsi debesīs. Pāri laukiem, lejām liedagiem, lūk no elpas mūsu lūgsnās aizdesīs. Pāri laukiem, lejām liedagiem, lūgsnām sasildīsi